Dividendžu ienesīgums pēdējos 12 mēnešos ir 4,6%. Amber Grid, tas ir gāzes pārvedes operators Lietuvā, tas ir regulēts monopols. Tam ir no tā 96% akciju pieder valstī, attiecīgi valsts uzņēmums, kuram arī es gribētu apgalvot, ka tā listēšana, jeb būšana biržā ir salīdzinoši simboliska. Un šim uzņēmumam ir lielais izaicinājums, ilgtermiņa izaicinājums ir tieši gāzes patēriņa kritums, kad daudz kur pārvirzās uz citu enerģijas avotu izmantošanu patēriņā. Biržā šis uzņēmums ir kopš 2013. gada, tam tirgus kapitalizācija ir 231 miljonus eiro un apgrozījums nedēļā ar 7,2 tūkstoši eiro. Jāņem vērā, pie šī apgrozījuma būs ļoti izaicinoša akcija nopirkt vai pārdot. Valuācija, jeb PE, tam ir 56, kas ir ļoti liels rādītājs. Tad atkal ir jāiedziļinās, un šeit es pat esmu ierakstījis skatījumā, ka ir jāveic sarežģītas finanšu datu pielāgošana, lai izprastu patieso situāciju un novērtējumu. Ja līdzīgi kā tas bija arī ar Litgrid, kādā brīdī ir kaut kādi lielāki ienākumi, tāpēc, ka saistītie, nesaistītie, bet kaut kādi citi pakalpojumi ir bijuši dārgi, pēc tam atkal regulators pieļauj lielākas atdevas uz kapitālu, attiecīgi iepriekšējie sliktie rezultāti tiek kompensēti ar augstākām peļņām uz priekšu. Līdz ar to ir būtiski jāiedziļinās, un jautājums, vai mēs to vispār varam prognozēt. Dividendžu ienesīgums pēdējos 12 mēnešos ir 4,6%. Un šeit arī tas ir regulēts bizness ar limitētām peļņas iespējām. Jāņem vērā to, ka tas ir valstī piedarošs, ļoti stingri regulēts bizness. Tur nevajadzētu sagaidīt kaut kādas īpaši straujas izaugsmes un īpaši liels atdevis uz kapitālu. Un tam, protams, ir arī ļoti zema likviditāte.